Labdien, sekotēji! Nodibinājuma apvienotē Latvija. Ludzas nodaļas jauniešu organizācija norganizē lielisku pasākumu Ludzas iedzīvotāji. Mēs lepojamies tik spējīgiem nav jauniešiem, kā Igoru Malzubu, kurš aktīvs nav Ludzas nodaļas jauniešu organizācijas vadītājs. Vēlamies nodibinājuma vārdā pateikties Igoram, kā arī mums sazinājas Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamikins. Dosim vārdu Eiroparlamenta deputātam Mamikina kungam. Dargie draugi, dargie jaunieši, dargie Ludzas iedzīvotāji un viesi, man ir tas gods sveikt jūs visus no Briseles, no Eiropas parlamenta mītnes. Man ir tas gods apzināties, ka jūsu nodibinājums saucas apvienotai Latvijai. Cik šī doma nebūtu banālā, bet tas tiešām ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs. Dzīvot apvienotajā Latvijā, dzīvot mūsu kopīgajā valstī, strādāt tai labā, tas attīstībā, strādāt katra cilvēka labā. Nodibinājums, kurš rādies Ventspilī, tagad ir Ludza. Tas ir liels prieks, tas ir liels panākums. Studējiet, mācieties, palieciet Latvijā, jo bez jaunatnes nav Латвijas, без jaunatnes nebūs nākotnes. Дорогие друзья, дорогие жители и гости Лудзы и Лудзинского края, для меня большая честь поприветствовать вас из Брюсселя сейчас, из главного здания Европейского парламента. Для меня огромная честь осознавать, что ваша общественная организация называется «Для объединенной Латвии». И, может быть, кому-то эта мысль покажется банальной, но это на самом деле то, чего всем нам не хватает – жить в объединенной Латвии, в Латвии, которая нас всех объединяет. Без молодежи не будет будущего. Без молодежи не будет перспективы и развития. Поэтому я искренне желаю каждому из вас учиться, работать и развивать нашу общую объединенную Латвию. Paldies par labiem vārdiem un prieks, ka mūs novērtē. Tas dod spēku strādāt aktīvāk un palīdzēt gan juridiski, gan morāli, atbalstot cilvēkus, kuriem tas ir nepieciešams. Izsakam lielu pateicību mūsu sponsoriem un paldies visiem mūsu atbalstītājiem un sekojiet mums lūdzu turpmāk.